Sveiki! Šīs dienas podkastā mēs esam kopā ar manu viesi Jānu Apsīti. Viņa ir fitnesa trenere. Jā. Un viņa ir viens no cilvēkiem, kurus uzskatu ir viens no īstākajiem un patiesākajiem fitnesa tādā industrijā un Instagramā. Man ir liels prieks, ka ir tāds cilvēks, kas var parādīt sevi no visām pusēm, parādīt tās bēdīgās puses, laimīgās puses un netēlot tikai tāpēc, ka tas varbūt ir vajadzīgs. Mūsdienās ir it kā tā industrija iet ne tikai fitnesa, bet pārējais, kad cilvēkiem laikam vairāk gribas redzēt, ka tu esi ievainojams, ka tu esi normāls un ka tu esi parasts cilvēks. Kaut vai, it kā tu nodarbojies ar sportu potenciāli katru dienu, tu esi saistīts visu laiku ar to, bet kad cilvēks ir īsts un patiess, un man liekas, ka Anna ir vismaz manā burbulī vispatiesākais cilvēks, kas var parādīt sevi pilnīgi no visām šķautnēm, un ja nebaidās ielikt arī kādu bildi ar kādu pumpu, un nav tā, ka viss ir jānoslēpj, jā. Un man prieks, ka es esmu iepazinies ar Annu, un kāds laiks jau pagājis, it kā mēs esam pazīstami, bet mēs īstenībā neesam tā nemaz apsēdušies baigi parunāt, tāpēc visi, man liekas, ir tāds labs veids, kā izrunāt kaut kādas lietas, un šīs dienas tā tēma principā arī būs par to, cik vispār kaut kas ir īsts tajā fitnesa industrijā. Bet pirms vispār mēs sākam to vairāk par to backgroundu visu, kā ir ar tevi, jo Anna nesen atgriezies Latvijā, relatīvi nesen, laikam jau ir gads pagājis, vai ne? Septembra beigās būs 11 mēneši. Tur vēl nav gads, bet jā, lielāko daļu sanāk savu pieaugušā dzīves, es dzīvoju Anglijā. Jā, Londonā. Pašā Londonā. Jā, tas pirmais arī noteikts jautājums, vismaz tā, lai saprastu. Gan jau kaut kur tu esi par to runājis, bet kāpēc beigās? Kāpēc tieši Londonu? Un pēc tam mēs turpināsim ar pāris jautājumiem ar to. Kāpēc pārvācos uz Londonu? Jā. Es 11. klases laikā iepazinos ar jau tagad vīru. Un mums bija jautājums, ko mēs darīsim un kā. Un man bija jāizvēlas arī kaut kāda izglītība, ko es gribēšu darīt un kā es to gribēšu darīt. Un viņš man pamata ideju par to, ka varbūt mēs varam pārvākties uz Londonu. Viņš tur jau bija pats izmācījies, viņš tur bija jau dzīvojis, pirms viņš attika mani. Un tad viņš uzskata, ka mēs uzskatām, ka iegūt kaut kādu pieredzi dzīvot ārzemēs viennozīmīgi ir viena no pozitīvajām lietām, ko darīt jaunībā. Un tā mēs... Un tā kaut kā es tiku iekšā universitātē. Un tā arī es pārvācos 12. klases beigās. Bija 2 nedēļas kopš izlaidumu. Sēdēju uz solām, kad 2 nedēļas besīja mammā. Tagad bija prom. Jā, un man bija ļoti interesanti pāris gadi sākumā. Viss šķita kā ļoti tāds wow, un kad es tur esmu. Un tās lietas, kas šķita kā wow, cik lieliski. Ir sākumā tās visvairāk man varbūt pierībās tuvāk uz beigām. Jā, tas jau ir tas iemesls, kāpēc laikam atgriezies. Tu gribēji to Latviju, tu gribēji it kā, ne to varbūt to sabiedrību, bet vai ir vispār tā atšķirība, liekas, ka sabiedrība šeit Latvijā ir tāda pati kā Anglijā? Jo man liekas, ka tās lielākās atšķirības varbūt nav nemaz tik milzīgas, kā piemēram latvietis un spānis vai latvietis un anglis atkal. Zin kā, man varbūt, vai Mums sanāca tā, ka tuvāk uz, cik mēs tur bijām kopā, tagad 8 gadus vai 7, tuvāk uz beigām mēs sākām saprast, ka mēs tur vienkārši nejūtamies tā, kā mums vajadzētu tur justies, ja mēs tur esam nodzīvojuši tādus gadus. Tās nav mājas. Arī Londona ļoti mainījās par šiem 8 gadiem. Un tas, ka mēs esam bijuši prom, tas mums ļāva saprast, kāpēc mēs gribam būt te, kas mums ir svarīgi. Mums ir svarīgāk, mazāk stresaina ikdiena. Mums ir svarīgs kontakts ar cilvēkiem, ar kuriem mēs esam mentalitātē līdzīgi. Mums ir svarīgi justies piederīgiem. Mums ir svarīgi just, ka mēs dzīve un ikdiena ir kaut kas vairāk par darbu, par naudu, par materialistiskām lietām. Bet tev sanāk, tad pēc tā ņemot vērā, tev likās, ka Londonā tieši bija tas, ka tu vairāk strādā, nevis tik ļoti dzīvo un baudi, bet te, ka tu strādā, nāc mājās, atkal strādā. Tur tu vari pelnīt daudz, tur viss ir par to, ka ļoti daudz iespēju, ļoti labs veids, kā nopelnīt, sakrāt, bet
mums likās, ka baigi izteikti ir arī fokus uz baigo tērēšanu, tusēšanu, izrādīšanos. Vidē ļoti daudz, kas ir par to, kā tu vari parādīt, kas tu esi. Londonā jau viņi ir viena no dārgākajām pilsētām. Tas jau arī ir viens no it kā tu pelni daudz, bet tajā pašā laikā gan arī nodokļi, gan arī dzīves stils vispārējais jau maksā arī lielāku naudu. Jā, kaut kā varbūt arī kolēģu starpā visu laiku, vai bieži vien tas ir, cik es pelnu, cik es ņemu pa treniņu, vai cik man tur maksā šis un tas, un man tas laiku tas bija bišķiņu apnicīgi, vai nekad draugu vidū, kas mums bija pāris un draugi, tu redzi, ka fokus ir, kā es varu sapalīt pēc vairāk, un tu strādā tik daudz, ka tev nepietiek laika nekam citam. Tu sadragā savu veselību, un tā nauda, ko tu kā sapelni, to tu iztērē vis kaut kādos tusiņos, izrādīšanās pasākumos, tā, lai cilvēki domā, ka tu esi bagāts un tu esi veiksmīgs tajā ziņā. Jā, Latvijā jau arī notiek kaut kādā mērā, ir īpaši, ja mēs skatāmies varbūt uz tieši ietekmeņiem un influenceriem. Ir kā jau parādīt, jo kas jau populāri, man liekas, ir parādīt, ka tu dzīvo to labo dzīvi, ja? Tā kā kur esam šādi. Jo sociālais mēdījis jau vienmēr ir bijis par to, ka tu izrādies. Tā kā nav jau tā, ka tu daudzi jau, piemēram, to izmanto. Kur es esmu šeit, kur es rādu šādi, kur man ir tas, ja? Bildes pie mašīnām, bildes pie jahtām un tam līdzīgi, tādā lielā mērā. Instagrams jau it kā ir lielākoties cilvēki jau parāda, tās labās lietas. Viens īsti kā nerādās sliktās lietas. Viennozīmīgi, un tur varbūt arī tas, ko es vēl biju izjutusi tieši fitness industrijas jomā, ir, ka cilvēki domā, ka viņi samaksās, tas, ka viņiem ir nauda, un viņiem viss būs. Kā būs rezultāti, tad nav jāiet uz treniņu, tad jau samaksāt treniņu, tad jau rezultāti paši nāks, tad nāk, lai jāiet uz treniņu. Tu domā, tas ir tā kā tie Londonā, kas strādāja vairāk, nevis tā kā Latvijā? Latvijā jau laikam ir tas, tev jau bija forši, kad atbrauc uz Latviju, tu it kā jau tev bija tā bāze, un tev jau diezgan zināma jau bija industrijā, jo tu jau braukāji šurp turp un it kā tikies, un tu jau visi jau tavs Instagram konts, sociālais mēdījis jau bija tomēr latviski, kaut kādā dzīvoja Londonā, jo tu jau taisīji tomēr to latviešiem, un tāpēc jau tu atkal tā bāze bija ar tiem cilvēkiem, kam interesē tas saturs. Jo, kas man liekas arī svarīgi, ja tu taisi saturu, tu jau savā ziņā piesaist tos cilvēkus, kuriem ir līdzīgas vērtības un kāds ir imišs tev. Ja tu rādīsi, ka tev ir tikai nauda, tu esi variants un tam līdzīgi, tu piesaisi atkal tādu pusi, kas domā, ka tu esi tāds, un viņi arī tādi paši visticamāk ir, un tad jau atkal tā bāze, bet tā braukšana no Londonas varbūt bija daudz vieglāka, tāpēc, ka tu jau biji zināma Latvijā, un tāpēc tā pārcelšanās varbūt jau ir, tu zini, ka tev šeit būs jau darbs. Tas ir varbūt viens no iemesliem, kāpēc mēs pārvācamies, tāpēc, ka man bija pārliecība, ka es atbraukšu un man ir klienti. Man ir viss tas, ko es daru, online darbs, ko es darīju, kamēr es biju Londonā, tas bija ar latviešu klientiem. Es jau nekur, klienti jau nemainās, paliek tie paši, es tikai pati esmu tuvāk viņiem un vēl tuvāk iespējām turbūt trenēt klātienē un darīt vēl kaut ko papildus. Tāpēc tas viens no viennozīmīgi galveniem iemesliem, kāpēc mēs tiešām pārvācāmies, bija, ka šis mana darba aspekts. Ja tāds nebūtu, es nezinu, vai es pārvārtos. Jā, es atceros no tevis, tas jau kādu laiku atpakaļ bija, bet no tevis bija tāds ieraksts, kur tu biji nobijusies, jo tu teici, ka tu aizēji prom no laboratorijas darba un sāc strādāt par treneri. Tev bija tāds brīdis, un tu teici, ka tu beidzot sāc strādāt par treneri, un tad tikai pārēji uz online, un tā pilna laika darbu. Un toreiz tev bija tāds, tu stāstīji, ka tu īsti neesi gatava, kas man liekas, tas, man liekas, kā arguments ir tāds, ka tas parāda, ka tu esi tā kā labu mērķu vadīta, un tas nav tikai par naudu un tam līdzīgi, bet ka tu gribi būt maksimāli iekšā tajā visā, un tikai tad tu pārēji. Nevis tā esi iešu tagad rekur 1, 2, 3 kaut kas, un tad tu vienkārši pelnīsi naudu lielo, bet tu tā pakāpeniski tomēr to gribi izdarīt. Jā, man bija universitāte, man bija darbi, tādi stabili darbi, kas nebija īsti laboratorijas, bet kaut kas tāds stabils, kas bija vienkāršāks. Un tad es sāku kočot un sapratu, ka tas sāk pārņemt katru manu dienu. Tad pamazām bija coachings un tas parastais darbs, tad parastais darbs mazāk coachings, tad coachings online, privāti treniņi, un tad es arī ar laiku aizgāju no Londonas trenižera zāles un tikai online strādāju. Un tas bija tāds ilgāks periods.
Man ļoti patīk. Nē, tas bija uz beigām jau. Jā. Tas jau bija beigām, bet nē, es domāju tieši to pēc laikam tiem 2 gadiem, jo tu tieši, man liekas, tā bija rakstījis, varbūt kļūdos par to laboratoriju, bet man likās, ka tas kaut ko... Jā, es biju aizgājis no tāda stabilāka, tāda pagaidu darbiņa, kas man bija it kā galvenais darbs, bet ar laiku saproti, ka viņš īsti vairs nav galvenais, tas coachings ir galvenais. Un tas stabilais darbs, viņš sāk tikai traucēt. Un tad es viņu atratu. Un, jā, tas bija tā diezgan drosmīgi, jo Londonas cenas bija tikai kāpināts, un viss palika tikai dārgāks un dārgāks. Es dzīvoju Londonā, bet es joprojām tajā brīdī tā samaksa par maniem pakalpojumiem bija vairāk tēmēta uz Latvijas tirgu, nevis Londonas tirgu. Un tas bija tāds interesants periods, bet ļoti labi, ka es to izdarīju. Bet es arī biju es gatavojos tam gadu morāli. Un tad pēc tam es saprotu, ka jā, viss vairs nav vairs ko. Ka ir vienkārši jālic iekšā. Man īstenībā ļoti līdzīgi bija. Es arī strādāju diezgan stabilu darbu, it kā tas viss kaut kāds online man tur bija. Un tie vienā brīdī kaut kā pārtadās viens darbs, un nākamais viss bija tā kā spēries, labi viss. Ir jāmēģina iet tajā pilnā laikā treneri, tad es pieteicos strādāt man fitnesā, un diezgan ātri viss īstenībā aizgāja. Tur pāris mēnešos jau bija diezgan stabili viss. Es atceros tā, ka varbūt, ja nebūtu bijis tas pirmais spēriens vai kaut kā tas ir, varbūt nestrādāt par to treneri, un vienalga būtu palicis kaut kur tajā pašā vietā, jo likās ērti, jo tas jau ir tāds, fitnesa industrijā nav tā, kā cilvēkiem liekas, vismaz lielākajai daļai cilvēku, ka tu vienkārši aizēji pa treneri visu, un tev tagad ir ļoti nodrošināta dzīve, ka tev ir daudz naudas, ka tagad tu trenēji 100 cilvēku. Tur jau patiesībā īstenībā tas ir pretēji. Tu īstenībā lielai daļai cilvēku tas ir gan izvēl tāda sirdslieta, kur tu kaut ko nopelni, lai izdzīvotu, nevis lai tu dzīvotu kaut kādu ekstravaganto dzīvi. Jā, varbūt tikai es sāku Instagram taisīt vairāk, mazliet 2016. gadā. Un tad pāris gadus pēc tam es pārslēdos uz latviešu valodu. Un strādāt es sāku tikai varbūt 2020. gadā, kaut 2-3 gadi vai vairāk sauc tīkla darbu. Tas bija vienkārši, es tur esmu un es tur parādos un es tur stāstu. Es tik daudz palīdzēju cilvēkiem bez maksas, tik daudz konsultēju bez maksas. Tas kaut kāds saturs, un tāds diezgan drosmīgs saturs, jo es stāstīju par lietām, kuras daudziem cilvēkiem besīja, tāpēc, ka es biju runājis par to, ko viņi dara nesmuki vai neētiski, vai tā, apmuļķojot cilvēkus. Un ļoti daudz varbūt tādus ienaidniekus, bet arī dabūju tajā veidā. Bet cilvēkiem patika tas tiešums, cilvēkiem patika tas, ka es vienkārši nevis nofiltrēju, bet es pasaku, kā ir, un tajā brīdī vispār neviens to nebija darījis. Īpaši latviešu valodā. Viens nebija stāstījis cilvēkiem, ka jums nevajag tos detoksus, vai ka šitais mārketings uz kaut kādām uzturbagātinātājiem pudelītēm, tas nav, tu nebūsi tā liesā sieviete uz pre-workout paciņas, tas tā nestrādā. Jā, un man liekas, ka tagad jau tieši ir tā, kā fitnesa industrijā ielec cilvēki, uzreiz tas, pārdod šī, pārdod šo, klientiem uzreiz pārlec. Jā, un ka liekas, ka viss notiek uzreiz, kā tu uzreiz uztaisi profilu, es uzreiz esmu tagad fitnesa influencers. Labākais jau vienmēr ir, tu izskaties labi, tu esi automātiski fitnesa treneris. Vienā dienā. Jā, un cilvēki arī pelna tā. Cilvēki izstāsta labi, cilvēki uz tā pelna, un tas arī Londonā bija ļoti viegli redzēt, kā cilvēki var uztaisīt sevi ļoti izskatīgu, un tad uztaisīt kaut kādu mājaslapu, un aiziet. Man tā bija viens eks-kolēģis, un tā interesantā veidā, par kādiem 6-7 gadiem viņš bija, cik es zināju, ka viņš ir. Kaut kāds ar sociālajiem tīkliem es biju redzējis, ka to pāris gadu laikā viņš bija mainījis to veidu, kādā viņš grib cilvēkiem kaut ko iepārdot vismaz 4-5 reizes. Katru reizi viņiem bija jauna mājaslapa ar jauniem certifikātiem, ar jaunu sistēmu, jaunu pārbaudītu sistēmu, kā lietas strādā. Un tu pasties viens veids, kaut kādu viens, tas kaut kāds brīnumains, tas aspekts viņa darbam,
pēc kādiem pāris gadiem pēkšņi viņš dara kaut ko pavisam citu, un pēkšņi viņam ir 10 kvalifikācijas, kas apstiprina to, ko viņš dara, un tā metode viņa jaunā ir jau 10 gadus veca, bet es saprotu, ka pirms 2 gadiem viņš darīja kaut ko. Jā, tas ir interesanti. Vismaz tas Latvijā laikam neesmu baigi novērojis to. Labi, cilvēki tāpatās diezgan priecīgi ir par saviem treneru certifikātiem un izglītībām 5 mēneši, jebkurā gadījumā. Man nav nekas pret to, ka cilvēki iegūst izglītību 5 mēnešos un ko viņi var strādāt, jo man tāda pašam ir. Tas nekas, man ir arī papildus, es mācījos arī citā vienā skolā, lai iegūtu certifikātu, bet ja pašā laikā, es jūtos pietiekami kompetents, bet ja pašā laikā atkal ir citi, kas noiet 5 mēnešus un ir gatavi uzreiz trenēt. Jā, tas nav pat, ka tu neesi izgājis sistēmai skolas, bet uzreiz lec iekšā. Un tas ir par to, ko tu stāstīji. Tu sāki jau trenēt, tu sāki jau cik sen, jau 10 gadus atpakaļ, vai ne? Man arī sāku vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Es saturu liku arī vairākus gadus, visu laiku kaut ko. Es pat nestrādāju par treneri, bet es liku saturu iekšā, visu laiku kaut ko. Jā, stāstīju. Jā, kaut ko rādīju, liku tās bildes un mēģināju kaut kā veidot to auditoriju, ja lai ir kaut kādiem cilvēkiem. Un es tikai kaut kādā vienā brīdī pārslēdzos to, ka esmu treneris, jā, un kas tiešām arī klātienē trenēja. Un šobrīd, jā, viss vienkārši uzreiz, tu noliec diplomu, esmu treneris, nākam, pieredzes īsti nav. Tu atkal vislabāk tie lozungi. Esmu sportā 10 gadus, neskaitot, bet 1 dienu esmu treneris. Jā. Tas jau, protams, neinteresē. Pieredze ir jāiegūst, bet pašā laikā tas arī liekas tā interesanti. Es domāju, atšķirība, tu iegūst to certifikātu, tu izēj cauri tam procesam, tā vienkārši apliecināt savu zināšanas un iegūt legālu pamatu strādāt, vai tu patrenējies pāris mēnešus un nolēmi, ka tu gribi būt treneris, ka tev patīk tā ideja, vai tev patīk tā doma par to, tev patīk tas, ko tu redzi cilvēkiem sociālos tīklos, bet tu noliec to papīra un saproti, ka īsti nav to zināšanu vai prasmi. Un tāpat tas viss arī rodas darot. Jā, bet sanāk, ka kā papīrs ir tas pats, bet tas kādi līmeņi var būt treneriem, kam ir tieši tāds pats papīrs, ir diezgan šokējoši tāds, tas diapazons zināšanās ir ļoti, ļoti, ļoti plašs. Jā, tad mēs neiesim tam cauri, kas varētu ir tas viens no galvenajiem jautājumiem ir, kas ir labs treneris. Kā saprast, kas ir labs treneris, un nekad nav normāls atbildes uz viņu, jo nevar nekad pateikt. Ir cilvēks, kam ir laba izglītība, un atkal tās zināšanas nav baigās, ir cilvēki, kam nav izglītības, un ir ļoti laba sapratne par visām lietām. Viņš pats iedziļinās, citur lasa pētījumus, lasa rakstus, visu kaut ko, cits noliek skolu nevienu reizi, kā pabeidzis skolu, kā aizverās dators ciet, tu vairs neskaties pilnīgi nevienu pētījumu, tev nekas neinteresē. Jā, tas jau atkal ir tas ļoti grūts aspekts, kas man liekas diezgan neiespējami kvantificēt. Ja, kas ir labs treneris. Un parastam cilvēkam viņš nekad arī nezinās, kas ir labs treneris, jo viņš atnāk, tev apmēram ir jābūt jau priekšzināšanām, lai tu saprastu, ko cilvēks tev stāsta. Ja? Tieši tā. Un vai viņš spēj iedziļināties, vai viņš spēj redzēt, jo tad beigās, ja tu pats visu zini un iedziļinies, tev jau it kā nevajag pa treneri. Tā ir tā varbūt lielākā problēma tam jautājumam, jo mēs jau varbūt zinām, kam mēs uzticētu savus klientus vai paskatoties sociālos tīklus, mēs saprotam, kas varētu būt labs treneris, kas, ar ko var būt, kam varbūt lielāka piesardzība vajadzīga. To tā mēs visi izvērtējam sociālos tīklus apturē, mēs runājam par cilvēkiem, kas sniedz šādus pakalpojumus, bet parastais cilvēks viņš nevar izvērtēt. Viņš iet pie tā, kas izklausās pārliecinātāk, izskatās labāk, parādās biežāk. Bet tas, kas skan labi, vai tas, kas izstāsta labi, nevienmēr ir objektīvi labs treneris vai labs industrijas pārstāvis. Mēs tieši arī nesen ar Kārlu Ēduku runājām par to, un viņam bija viena kliente, kas pie viņa bija atnākusi, bet iepriekš viņa bija aizgājusi pie vienas skandalozas. Tādas treneris, nav svarīgi, kā viņa sauc, bet tāda skandaloza un ļoti zināma. Un tad pirmajā treniņā viņa, principā viņas saturs ir tieši tāds, kā viņa to dzīvē dara. Viņa sauc to klienti par esmu, un tam līdzīgi viņa tā kā sauc vārdos viņu. Un tad mēs ar Kārlu runājām, tu jau it kā redzi, kā viņa komunicē, vai ne? Tu jau redzi, kā viņa komunicē Instagramā, kā viņa komunicē ar cilvēkiem, tev jau nevajadzētu būt laikam pārsteigumam, ka viņa ar tevi tā komunicē. Un tad viņa atnācam gāja pie viņa, un tad sanāk tā, ka
Tā kā viņi tomēr meklē tādu cilvēku kā Kārlis, ja, kurš ir nosvērts, mierīgs, zinošs un tam līdzīgi, kurš nav skandālos atkal tajā pašā laikā. Tāpēc ir tā interesanti, jā, kas tad cilvēkus, jo it kā jau vajadzētu būt, ka tas imidžs, tu skaties Instagramā, tu jau plus mīnus saproti, kā tu gribi cilvēku. Jā, vai tu gribi tādu, kas braukā uz Dubaju katru otro nedēļu, it kā strādājot par treneri un tam līdzīgi, vai tomēr cilvēks, kurš ir atklāts par visu, ko viņš dara, Latvijā par ko viņš visu dara, kur viņš iet, viņš stāsta par lietām, viņš ir reāls, jā, viņš, neiet, visu laiku es eju tikai uz restorāniem, jā, es nekad neēdu, vai tur viss ir tikai skaisti uztaisīt, kas arī ir tavā gadījumā tas, ka tu liecās ēdienreizes un nav kā viņš izskatās, tu vienkārši parādi, ja, kā es ar reāli. Tas ļoti līdz putras, bet tastes good. Tā ir, vienmēr tik smieklīgi liekas, kad esmu redzējis, zin kā, pat arī no ārzemēšu lieli tie influenceri, ir tā vienkārši tā bļoda tā, kā, ja, un tur skaisti, kur ir tur sarkanēs, tur šķēlīdēs salikts viss, ja, un man ir tā, es salieku, tas vienkārši samainis un viss, un baigi labi garšo, un tā kā tā skaisti nofačā un visi, un tas atkal rada to tādu, ka tas nav pa īsto. Kuram ir laiks sagriezt tās... Kuram ir laiks sagriezt tās čēlītes, piebērst ar rieksteņu, saprast šīs sēklas, ja? Indijas rieksti nedaudz vēl šitāds kiršu, tā kā kaut kas. Un vienkārši tāds, tu liekas, ka nē, jau skaties un tāds, wow, tik skaisti, es tā nevarētu. Es nemaz nemēģināšu, es nemaz tā nevarētu. Tas ir kaut kas tāds standarts, kuram tu nevari pieskarties. Viņš tā kā tas ir tāds... sapnis, un tad tev tam ir jābūt arī, bet patiesībā tas tā tam nav jābūt, lai sasniegtu rezultātus. Tur jau tā lieta, jā, tev jau nav vajadzīgs kaut kāds absurds, skaistam. Tam ēdienam nav jābūt vienmēr skaistam, viņam ir jābūt, tā kā... Nav jābūt sarežģītam. Uzturvielām bagātam un tādam, kas tev tā kā pabaro uz ilgāku laiku, un tu jutīsies labi no tā. Nevis tikai tāpēc, ka viņš izskatās skaisti. Reizēm tas, kad skaisti izstāsta, ka tu tā kā iedzinies, tur īstenībā tas uzturvielu vērtība ir ļoti bēdīga, un beigās tur gandrīz vai ir kaut kā sukurs tikai no tā visa. Jā, izskatās skaisti, liekas veselīgi, auglīši, rieksti, sēkliņas, un beigās nav jau nekāds beigais balans no tā visa. Bet tas arī tā ir viena no tām lietām, ko es novērtēju, tā kā tu rādi savu saturu, ka cilvēkiem visu laiku mēģina parādīt, un to jau arī te cilvēki gan jau rākš un saka, ok, jā, tas ir normāli, ka kāds beidzot rāda un stāsta par parastām lietām, nevis kaut kādām nerealistiskām un tikai skaistām un perfektām, kad ir kaut kas reāls, ko tu redzi, kā cilvēks ēd. Es gan esmu arī dzirdējis par to, kad, piemēram, par tevi saka, kad it kā neliekas reāls tas, ka tu visu laiku ej uz zāli. Es? Jā, kad ir liekas, ka tu visu laiku ej uz zāli. Un tas pats ir arī bijis reizē man, kad man viens teica, bet tu jau katru dienu ej uz zāli. Un tajā brīdī es gāju 3 reizes nedēļā, un es ieliku katru reizi no treniņa. Un klients saka, tu katru dienu ej uz zāli. Un tas tik tā smieklīgi, jo atkal kaut kā iesaistās tas, ka tu kā parādi to, ka tu tomēr ej to zāli un tu parādi, kas jādara. Bet tā kā viņš tā kā sanāk, ja tu ej tās 3 reizes nedēļā, kas ir normāli cilvēkiem, kas jau varbūt 10 gadus trenējās, tev kaut kāds apjoms ir jāizpilda. Un tās 3 reizes viņi izvēl tāds minimums apmēram, ko tu ej. Un kad tu rādi, liekas, jo katru otro dienu tu kaut ko ieliec, un kaut kā viņš pārnesā, un liekas, ka tu visu laiku, jo tas stāsts paliek 24 stundas. Sanāk, paiet tas laiks, un atkal nākamais fitnesa stāsts. Tāpēc es pēdējā laikā sāku biežāk likt storijas no guļas pozīcijas divānā. Tāpēc, ka, es esmu zālē 5 reizes nedēļā. Es esmu studijā, vai es esmu MyFitness 5 reizes nedēļā vismaz. Vai es to atrunājuši 5 reizes nedēļā? Tagad man ir aptuveni 2 līdz 4 reizes nedēļā. 2, 3, bet biežāk paši savi. Kaut kāds tur kilometrs tur un tā izskriet, tas nav īsti zālē. To es tāpat parādu. Es nepasaku, ka tas ir kilometrs. Es saku, sarunātā distance. Pēc tam mēs varam pastāstīt, ka tas bija kilometrs. Bet vakarā tas varbūt tieši tas, cik man ir pietiekami. Bet labi. Jā, kaut kā tas būšana zālē un trenēties un vēl filmēt, kā safilmēt tos visus video, tad varu viņu izmantot kaut kādiem citas dienas storijiem, veidot ilūziju par kaut ko tu dari ļoti bieži, ir viegli, tāpēc, ka tu vari tikai likt to, ko tu gribi, lai cilvēki redz. Un es cenšos, lai tas saturs ir dažāds. Lai es parādītu ne tikai to, kā es esmu treneri vai
ka es trenējos, ka es ēdu, es cenšos parādīt, ka man ir kaķi, un ka es arī guļu uz dīvāni, ka man patīk skatīties Netflix, ka man patīk smuku skatīties uz augšā tērbat sevā, pat uz tām smukām mājām. Es kā šajās lietas, kas vienkārši padara to labāk parādi, mani kā ne tikai fitness ir dzīve, ja, un ka es neko citu nedaru. Es esmu fitness treneris, un jau tikai fitnessā, ja, tikai banāni ar jēlu, visu svilē. Nē, tik daudz citas lietas, kuras ikdienu piepilda, un tas nav tikai treniņu un uzturus, tas ir viss kaut kas cits. Man ir arī vīrs, arī viņi cenšos parādīt. Tas viss ir daļa no tā. Un tā man šeit vieglāk dzīvot, un tā ir interesantāk. Jo man šķiet, pēdējais, ko cilvēkiem tagad vajag, ir skatīties kaut kādu Instagramu un justies slikti par lietām. Un tas, man liekas, ir tas galvenais. Tā jau īstenībā cilvēki skatās, viņi jūtas slikti. Tā kā viņi skatās, viņi seko tiem profiliem, un es tieši arī viens minēju, ja jau tev nepatīk un tev liekas, ka tas ir kaut kāds saturs, kas nav ar tevi saistošs, kāpēc tam cilvēkam sako? Ko tu gribi ieraudzīt? Ko tu gribi zināt no tā cilvēka? Ja jau viņš tev rada kaut kādas sajūtas, ka tu jūties bēdīgi, ka tu jūties, ka tas nav reāli, ka tu to nevari izdarīt, tad nesako tiem cilvēkiem. Un tad arī ir tas, tā otra puse, kad skaties cilvēki, kas atkal dalās ar to reālo dzīvi, ja, rāda varbūt arī tās bēdīgās lietas, un tie cilvēki vienkārši nesako, jo viņam atkal īsti varbūt tā realitāte nemaz neinteresē. Bet atkal viņi paši veido savā galvā, man jāsako tam un tam, jo viņš izstās labi, un tad viņš rāda to nerealistisko dzīvi, un tad beigās, ja tie, kas rāda to nerealistisko, vai, piemēram, nezinu, cilvēki, kas savos stāstos raud, vai rāda, ka raud. Un tad atkal komentēs, ko var raudāt, par ko ir jāraud viņiem, tik laba dzīve, tu tikai tā saturu, kas tev ir. Jā, un tāda arī ļoti bieži īstenībā ir īpaši, kad kaut kāds ziņu portāls noķer to un iemet iekšā, apmēram ir, ko tu vai raudāt, kas par ko tev būtu jāraud. Tev taču tik laba dzīve, visi tik perfekti, jā. Bet arī tā ir kaut kāda noteikta daļa no realitātes. Es varbūt neliktu to stāstu, kurus beigi rauda pats, bet tajā pašā laikā, tā jau atkal ir tā daļa no tās profila. Bet tie arī tāds jautājums ir, tev, filmē, un tu sanāc, nezinu, ieraudāt, vai sāk raudāt. Vai tu sāc filmēt, tu speciāli sāc raudāt. Tas ir tas punkts par to, ka būt īstam ir forši. Un tas to vajag, un to vajag rādīt gan grūtos brīžus, gan foršus, manuprāt. Vai tas ir tas, kā es cenšos to veidot, bet es to netēloju. Ja man negribās neko tajā dienā likt, es neko nelikšu, tāpēc, ka man vienkārši vajag būt prom no telefona. Bet uzreiz ir atšķirt, ka tu tēlo kaut kādu emociju, tāpēc, ka tev šķiet, ka tev viņa jāparāda, vai tu sāc tēlot kādu emociju, izdomāt, kad beigās stāstu. Tikai pēc tam nopārdot kaut produktu. Jā, savā ziņā jau it kā varbūt, ja tu esi jau, cilvēks, kas varbūt liek, pieņemsim, nezinu, 60 storijas dienā, jā, tad jau, protams, tu liksi. Pieņemsim, ir taču tādi mums, zinām, cilvēki, kas liek, vienkārši visu laiku runā, it kā jau būs loģiski, ja tu ir tik daudz, tad tu ieliksi arī to, kur tu raudi. Vienalga neatkarīgi, vai tu sāc raudāt tagad, vai tu noraudēsi un tu mēģini vēlreiz, bet, tā atkal ir tā, tieši kā tu saki, tu jau nekad nezinu, vai cilvēks spēlē, vai viņš ir parādīt to īstenību vai tam līdzīgi. Ja tas pats par to, ka dažreiz man arī bieži ieties zālēs, kaut ko nofilmēju, un tad es braucu un man slinkums vispār kaut ko domāt. Tad ir tāds, ka ar to sociālo mediju reizēm ir vienkārši jāspiež. Tā kā tu it kā gribi kaut ko ielikt, bet ir tāds, ka kaut kāds teksts ir jāraksta. Ja liekas, ko es tur iemetīšu vienkārši kaut kādu video, bez nekāda teksta, bez nekāda konteksta, ir kaut kas jāraksta, un tad tu spied tos burtus un tāds, un lai es sēs prom un visu vienkārši tā kā neieliec. Un tā arī ir tā realitāte, kad reizēm gribas kaut ko baigi paskaidrot, bet nepietiek tā spēka nemaz, lai paskaidrotu. Nepietiek resursi, jo mēs arī tērējam ļoti daudz enerģijas un mentālas piepūles darbā. Mēs vienkārši atsāžam, bet mēs komunicējam ar cilvēkiem, mēs darām diezgan fizisku darbu. Un tas, kas var notikt, un kad darba bišķiņ vairāk, ir, ka negribās vairs runāt, vai negribās vairs stāstīt, vai tev vienkārši višķiņ atslēdz vajadzēja, un nebūt tajā vēl arī sociālos tīklos. Un tajās dienās vienkārši tā arī pasaku. Man nav ko teikt. Šodien man nav ko teikt. Vienkārši viss ir ok. Vai
Es nezinu. Tad tas arī tiek uzsvērts ar tādu, forši arī tā gadās. Un man ir klientu check-in tāds mini sarunas aplikācijā, kurā es darbojos, True Coach. Tur ir nedēļas, kad kādi klienti uzraksta, man šodien nav ko teikt, vienkārši viss ir ok, es burvīgi. Tas ir daļa no šīs. Es neesmu vienīgā, kur dažos vienkārši nav ko teikt. Kā tev liekas, tu varētu bez sociālā mēdī izdzīvot mēnesi? Neko neliekot, neskatoties. Darba ziņā vai pašā vienkārši psiholoģiski? Darba ziņā, nē, to vienkārši loģiski. Liela daļa tas Instagrams tomēr ir uzturēt, jo tas ir tavs tā kā imidžs un tas ir tavs darbs. Un tomēr likt cilvēkiem atcerēties, ka tu eksistē, savā ziņā. Jo tas jau ir par to, ka tu rādi to saturu un tu mēģini, jo jebkurā gadījumā parādīt cilvēkiem, veidot to imidžu, atgādināt, veidot imidžu, lai cilvēkiem gribētos nākt. Tā kā mēs zinām, nav jau tā, ka cilvēks uzreiz ierauga to profilu nāk un raksta tev. Reizēm cilvēks, man ir bijuši klienti, viņš saka pusgadu, sako, un skatās un mēģina novērtēt, vai tiešām. Un tā ir tā labā ziņa, jo tas ir par to labo treneri. Tu paskaties, ko viņš saka, kā viņš domā, ko viņš liek, vispārējo, un tad aiziet pie viņa nevis tā kā uzreiz. Ja cilvēkam vienkārši nekas neinteresē par to tēmu, viņš saprot, viņiem vajag treneri tagad, un tad uzreiz kaut kur meklē, vai uzreiz paprasa kādam citam, vai kaut kur ir dzirdējis, bet jebkurā gadījumā, nav jau tā, ka cilvēki ilgi ņemās un saņemās, un tu pieraksta visu, ko dari, nofočē tavu storijus, un tad viņi tā šķirsta cauri. Šis varbūt ir mans treneris. Mani klienti, kas atnāca pie manis trenēties, šī gada laikā, un viņa man bija sekojusi kopš perioda, kad mans usernames Instagramā bija Anna Fitness Croissant. Un tas bija 5 gadi vismaz, 6, kaut kas tāds. Tas tāds, tā kā bāids. Un tad viens klients bija atnācis no Twitter, jo man tur profils ir Annas pieraksts no trenežera zāles. Viņš saka, man savaidzējās treneram, es atcerējos par tevi, par to, ko tu rakstīji Twitter, es domāju, es tik pie tevis nāku. Zin kā, tad tu uzreiz tā doma, ka, ok, man tomēr vajag treneri, es gribu tomēr treneri, tad, ok, tad šis cilvēks man ir prātā, vai, ja es iet pie šī, un pēc laiks, kamēr cilvēks sagatavojas, vai saņemas, vai tiešām grib to darīt, un tāds, tas jau ir par to saņemšanos, sākumā jau, zin kā, cilvēkam ir jāspēr tas pirmais solis, un kamēr saņemies, ja bieži vien ir tā, man ir bijis, ka cilvēks viņš uzraksta, šaka, pēc mēneša pierakstam, ir laiks pēc mēneša, saku, man laiks tagad arī. Man jau pēc mēneša derēs, pēc mēneša, tad vēl jāuzraksta, tad vēl jānobries, lai tu tā kā aizieti pie tā cilvēka, nevis tā, ka tu rītdien. Un ir cilvēki, kas uzraksta, es gribu rīt. Es gribu šodien. Ir šodien laiks, 6:30, esmu gatavs trenēties, un citiem pēc mēneša, un tad vēl tāds pēc pusotra. Man ir bijis, ka raksta pēc pusotra mēneša, vai ir kāds laiks, tā kā, kur pierakstīties. Laicīgi. Un tad ir jāsaņemās tas, un, protams, ka ir tas sākums, lai trešajā zālē ir bailīgs tāds, ka tev liekas, ka tu nāc, un tas ir kaut kas jauns un savādāks, un tāpēc ir svarīgi īstenībā ar to pareizo treneri, lai tevi savastu kopā, kurš tā kā tu saproti, jums ir līdzīga kaut kāda domāšana, vai tev patīk, kā viņš domā, līdzīga domāšana, protams, es domāju, ka cilvēkam, kas nav fitnesā, vispār absolūti nav par to veselīgo, viņam nekad nevar būt domāšana kā mums, cilvēkiem, kas tā kā 10 gadus iet, mums ir pavisam cits redzējums uz lietām, kā trenēties, kāpēc jātrenējās, cik bieži jātrenējas, kas ir vajadzīgs, kā ir jāēd, lai labi justos, ka ir jāguņ un tam līdzīgi, jo parasti cilvēki nesaliek kopā tās visas lietas. Ir jau tomēr tas redzējums, bet apmēram, kā tu gribētu saprast un kaut ko līdzināties, un tas domu gājiens kā mums, nevis kā, mēs varbūt jāēd tikai visas filē un rīsus katru dienu, un tam cilvēkam liekas, man arī tagad jāēd visas filē un rīsi. Tu atrod cilvēku, ar kuru zināšanām tu uzticies, un ar kur tev tā kā sajiet kontakts emocionāli, ja tev arī būtu jābūt drošībā ar to cilvēku. Tu vari pastāstīt dažādām lietām. Tad tāds sakaties cilvēkus, iespējams tā pozicionē sevi vienā veidā un saprati, ka varbūt tas īsti nav tavs, tu atrod citu, kas ir viņā es varētu pastāstīt par visu, kas notiek, un viņā es varētu būt, ar viņus varētu būt godīgs. Okay, cool. Man liekas, tas ir par to, var skatīties apmēram, manuprāt, cik
trenerim ir ilgtermiņa klienti un cik ilgi viņi iet. Jā. Tas ļoti labi parāda, vai viņš spēj savienot to, izveidot saikni ar cilvēkiem, un viņi grib nākt pie tevis. Jo, protams, ka nevienmēr tas ir par to, ka cilvēks nesaprot, ko viņš dara. Viņš nāk gadu, un viņš diezgan labi noteikti saprot, ko viņš dara. Tas vairāk par to aspektu mentālo, ka viņš grib, lai kādu cilvēku ir, ko pavadīt īstenībā to laiku, parunāt, viņš pieskat to tehnisko izpildījumu vispārējo, bet tomēr ir tā saikne, ka viņš paliek. Ka tas nav tikai par to, ka, mums jātrenē, tas ir tikai tehnika, viss, kur es tev lieku pacelt to hanteli. Un, protams, ka tiem cilvēkiem arī vajag to motivāciju. Tu zini, ka tev ir laiks, tu nāksi. Tu būsi tajā treniņā, nevis nav treneri, tu iesi uz zāli vai neies. Un tas pats jau arī ir man, un visticamāk tev, ja tev neviens nepiespiež, tu liekas reizēm, bet kāpēc jāiet? Un man tāpatās pagājušajā nedēļā bija tā, ka es gatavojos ceļojumam un visam pārējiem. Es tādu paskatījos, būs labi, šodien man neiet. Un šodien es skatos, bet es jau varu arī neiet šonedēļ. Un man liekas, tikai kaut kādā brīdī, protams, tā atšķirība, jo, piemēram, mēs esam diezgan trenēti cilvēki, mēs, protams, varam atļauties kaut ko izlaist arī. Nav tā, ka mēs no nulles pilnīgi to darām. Ja mums jau ir kaut kā tā fiziskā sagatavotība, pat ja mēs samā ziņā atrofējamies. Mums tā muskuļa masa un tas muskuļu spēks ir relatīvi augsts arī tajā pašā laikā, joprojām. Un, tas ir par to stāsts. Kad cilvēkam, un ja tev kā trenerim nav ilgtermiņa klients, nozīmē to, ka tu nespēj to saikni izveidot un tev īsti neinteresē varbūt ar to cilvēku kaut ko veidot tālāk, un ka viņš vienkārši varbūt iet projām. Protams, ir atšķirība varbūt ar finansēm, vai viņš ir gatavs iet un vairākas reizes nākt, vai viņš ir gatavs atnākt vienreiz iemācīties un piemēram strādāt, attālināt. Jā. Bet tas ir vairāk vienalga, ja viņš ir gatavs tev attālināt strādāt, tas nozīmē, ka viņš grib ar tevi uzturēt to saikni un ka viņam, tas, ko tu dari, viņam patīk jebkurā gadījumā. Tā klienta noturēšana ir ļoti atkarīga no tā, vai tev pašam kā trenerim rūp, kas notiek klientam, un vai tu ieguldēs. Protams, treneris nevar izdarīt darbu klienta vietā, bet tad dabū to klientu, tad tu no sociālās tīkliem vai kaut kāda posta vai kaut kāda video, un tu iegūsi to, tad nauda ir, tad vai mēs noturam to ieinteresētību klientam, vai mēs parādām klientam, ka tas pakalpojums ir tā vērts. Jo, ja klients atnāk pret treneru, saprot, ka īsti nav tā, vai īsti nav tā, kā viņš bija gaidījis, vai nav tā vērts, vai domā cilvēks prezentē vienu, bet pat dabūs pavisam kaut ko citu, tas arī uzreiz tāds sarkanais karogs, ka neturpinās. Protams, ir piedāvāt dažādas opcijas turpināšanai, attālināt, klātienē. Tas arī ir no svara, bet es tev noteikti piekritīšu, ka regulāri klientu daudzums labi parāda, cik tiešām labs ir treneris. Nevis cik jaunu svaigi cilvēku ir katrā mēnesī, bet cik regulāri cilvēki, cik ilgi paliek. Man šķiet, žēl, ka es neesmu pierakstījis, cik... Bet šķiet, ka dažiem klientiem mēs gadus. Es neatceros, cik gadiem. Man tas pats, man ir vairāk klienti, kuri man vairākus gadus. Īstenībā man šobrīd, man liekas, ir tādi klienti, kas ir tikai ilgi. Tā kā to jauno nemaz nav tā, un tas, man liekas, kas ir gan izvēm nemīdz, bet tas, ko cilvēki nesaprot, kad, lai tas klients gribētu nākt, un lai viņam sniegtu to labāko, viņam lai viņš nāktu vairāk, tas ir vienīgais veids, kā tu uztaisi vispār to daudzumu ar treniņiem. Jo, ja nav tik daudz to cilvēku, nemaz, kas nāks vienu reizi, ja viņš atnāk vienu reizi, viņš aiziet, tev ir jāsavāc, lai tu normāli, piemēram, iedzīvotu, bet dzīvotu, jāsavāc diezgan liels to treniņu skaits, mēnesī. Jā. Un ja katru reizi nomainās, katru nedēļu, katru mēnesi tev mainās neskaitāms daudzums cilvēku, tad jau beigās vienkārši tev paliek, ir 10 treniņi, varbūt mēnesī, jo tu jūs izgājies cauri visam. Un, loģiski, man liekas, kas vissvarīgākais ir, kā klients nonāk līdz tevīm, ir tas, ka viņi stāsta citiem. Nekur es eju pie tā trenera, viņš ir ļoti forši, aizēja arī tu pie viņa, un tā jau tas viss jau arī iet, un tā jau arī rodas, man liekas, tie treneri labie iziet cauri, tas ir no mutes mutē. Reizēm tev pat nevajag nekādus, varbūt pat Instagram vai tam līdzīgi. Tev pietiek ar to, ka cilvēki stāsta viens otram, un tādā veidā tev nāk tie klienti, un tā tu iegūsti noturi. Jo ja tu esi labs treneris, tad citi ieteiks. Ja tu neesi, tad viņi varbūt pat teiks nē pie viņa.
Arī tas, jā, un tad ir vēl dažādas veids, kā to var popularizēt. Sociālos tīklos, bez sociāliem tīkliem. Es zinu vienu treneri, kas tieši speciāli nereklamē sociālos tīklos, tāpēc, ka viņi grib tieši to word of mouth. Tā viņi grib tikt pie normāla noslogojuma darbā. Vīrs Krišāds Londonā trenēja, viņš nav sociālo tīklu cilvēks. Un tikai gadiem strādājot zālē, gadu esot zālē, 6, 7, 8 stundas dienā. Tā arī tu tiec par tās klientu vāzes. Tad cilvēki redz, ka tu tur esi visu laiku. Kā arī sociālos tīklos. Tad tu tur esi visu laiku, tu parādies. Cilvēki neizticās. Tā arī bez sociālos tīkliem. Tu tur zālē esi, tur parādies, tur visu laiku esi. Tad cilvēks pēc kādiem mēnešiem kaut ko piebas uzzināt. Tad es iešu pie tā, kas tad pārsvarā ir un cilvēkiem visu laiku palīdz. Cilvēkus trenē. Tā ir sociālos tīklos. Sociālos tīklu princips, zāles princips, tas pats vien ir. Jā, tādā ziņā, jā. Visi Latvijas zina, kā tomēr es uzskatu, ka, ja gribās, man liekas, industrijā izsisties, ir vajadzīgs tas sociālais mēdījis savā ziņā. Jo pēc mazas pauzes parunāsim tieši par to, vai visu mūžu gribas būt trenerim. Jā. Tad neliela pauze, un mēs atgriežamies. Otrajā daļā es gribēju parunāt par to, kas, man liekas, arī ir diezgan svarīgs temats fitnesa industrijā un treneriem, vai tu visu mūžu gribi būt treneri. Ja šobrīd ir tā, ka tu esi uztaisījis sociālo mēdīju, tu tādu pilnīgi 100% strādā tajā visā, bet cik ilgi? Kamēr gribēsies? Tev ir tā kā liekas, ka tev ir kaut kāds plāns B pēc gadiem? Es nezinu, ir pāris varianti, kuri man šķiet, man varētu sanākt, ja man tas būs ļoti vajadzīgs. Un tā kā, piemēram, daži man paziņas ir nomainījuši fitnesa industriju un piemēram, kādu bankas darbu pakāpeniski sākot. Esam mākslīgi tā laika gaitā tiekot augstāk. Bet tajā pašā laikā, ja atkal no fitnesa industrijas uz banku darbu, vai tev liekas, ka tu it kā tomēr esi tādā darbā, kurš ir dinamisks, kur tu savu grafiku vari plānot, kā tu gribi, kur tu kusties, kur tu visu laiku strādā, un tad vienā brīdī iet un sēdēt banku darbā? Bet cik kā tas ir, varbūt pienāks tas brīdis, kad būs svarīgas citas, vai citas darba aspekti būs svarīgāki? Piemēram, man ir farmakoloģijas izglītība, bakalaurs, maģistrs farmakoloģijā, zāļu izpēti un izstrādi. Un tas ir tāds diezgan zinātnisks lauciņš, kurā, piemēram, es domāju, ja es ļoti gribētu, es varētu uzrakstīt pāris uzņēmumiem Latvijā un teikt, lūdzu, es gribētu kādu vienkārši bezmaksas praksi. Es iešu strādāšu uz mākslas, lai es vienkārši iegūstu pieredzi. Un tad jau pēc tam to var izmantot, lai dabūtu kādu algotu darbu. Bet vairāk par to, ka, ja ļoti vajadzās, un ja ļoti gribēsies kaut ko mainīt, un šķiet, ka iespējas būs, un būs arī vēlme. Vienkārši līdz šim man būtu tas, lai esmu aizdomājusies, gribējusi to tik ļoti, lai es varētu to izcenot, kur es biju pabeigusi maģistratūru, un es domāju, ka viennozīmīgi es sākšu meklēt kaut kādu darbu farmakoloģijas industrijā, farmācijā, tīpaši Lielbritānijā, Londonā, kad tur ļoti daudz iespēju. Tad es sapratu, ka man ir tas papīrs, un es dabūju to maģistru, man ir mans bizness, un man ir tik ļoti tas ir sociāls tīkls, Instagrams, ko es esmu ļoti tā izlolojusi, izaudzinājusi. Man ir tā klientu bāze. Un tad es padomāju, man būs no tā jāatsakās. Lai es varētu taisīt to otru darbu, kuru es varbūt gribētu dabūt. Un tad es sapratu, ka es vēl to negribu darīt. Tāpēc tas klientu loks un tas, kas man tagad ir ļoti, ļoti svarīgs priekš manis. Šobrīd tev nav tāda sajūta, kad
nezinu, tu tā kā izdedz šajā darbā un tev gribētos kaut ko mainīt? Nē, viennozīmīgi nē, bet nekad jau mēs nevaram zināt, kas būs pēc 20 un 30 gadiem. Bet tad man šķiet arī attiecīgi būs kaut kāds iespējas un kā kaut ko mainīt tā, lai tas būtu, tas labi iederētos ikdienā un tā laika interesēm. Jo līdz šim viss tas, ko es esmu darījusi, pat ja varbūt tā izglītība nav patiešo man tagad vajadzīga, tāpat es viņu izmantoju. Domāšanas veidā, darbā ar konkrēti klientiem, tas man joprojām ir noderīgs. So es domāju, kaut kā, ja man būs nepieciešamība, es varēšu mainīt nodarbošanās veidu. Bet kā tieši plējām es nevaru zināt, tāpēc, ka tagad tas vienkārši nav aktuāls. Tas gan jā. Tas noteikti, ka vienā brīdī varbūt jau kādu laiku tu strādā, vai nevis atpūties kādu laiku, liekas, it kā tas darbs, kas tev patīk palīdzēt cilvēkiem, tu mīli to darbu, bet tajā pašā laikā tu vienalga viņu nogursti, tad varbūt pārņem kaut kādu sajūtu, ka varbūt negribās. Šo gribās kaut ko mierīgāk. Man liekas, tā varbūt ir tāda maza mirkļa iegriba, bet tajā pašā laikā vienmēr es esmu gan dzirdējis, ka saka, viņam 45, 50 gadi, kāpēc viņš ir treneris vēl? Neskaitot, piemēram, kaut kādu augstā sportā, jo tur lielākoties visiem ir gan virs 50 gadiem, un viņi visi ir ļoti kompetenti, un viņi izgājuši diezgan lielā pieredzē cauri. Atkal tādā fitnesa industrijā, man liekas, tas ir kaut kāds atkal varbūt tā stigma, kad skatās, ka viņam 50 gadi. Vai varbūt viņš kāds domā, viņam 50 gadi, viņš ļoti labs ir. Bet vairāk, man liekas, ir tas, ka, ja nevēl fitnesa industrijā mēs skatāmies, lielākoties ir diezgan jauni cilvēki. Jā, no 20 līdz 30 pārsvarā jau tā fitnesa industrija Latvijā, es teiktu, sastāv no tādiem jauniešiem, ja mēs ņemam, jo treneru daudz, certificētu treneru vai labu treneru, tas ir cits jautājums, bet tieši tādi certificētu treneri visi ir tādā jaunības briedumā, visi no tāda 20 līdz 30 gadiem pārsvarā, lielākā daļa. Un tāpēc arī kaut kā varbūt cilvēki izvēlas, kur iet pie tāda nevis tik ļoti vecāka, bet ārējot uz nākamo, ja mēs arī esam ar tevi reizēm runājuši par to, ka tu nostrādā tās 6-7 stundas pēc kārtas, tev vēl ir kaut kāds online klienti un ņemies, un tu jūties tāds pilnīgi izsmelts. Tāpēc arī ir tā, varbūt kaut kāds darbs atkal varbūt ir liekas mierīgāks, vai ne? Piemēram, sēdēt bankā, atkal liekas, vai ne? Tu stresi izies pēc 10 gadiem, liekas, gribās vienkārši nomierināts, gribas pasēdēt bankā. Bet varbūt pasēdēt bankā, bet atkal gribās atpakaļ. Man arī tas fakts, ka brīžos, kad tu varbūt esi saguris, un esi kaut ko satraucies vai kaut kas, vai vienkārši lietu ir daudz, tad sāk šķist, ka zāle ir zaļāka citur. Bet parunājot ar cilvēkiem, kas strādā bankās, kas strādā parastu darbu, tur ir kaut kāds corporate stuff, kas varbūt vienkārši ir apnicīgs, tur ir darba laiks, kas ir, ka tu vienkārši atsētās. Rutīna, garlaicīga, un zin kā, no vienas puses jau, it kā stabilitāte un tas, un nav jādara tas, ko mēs daram te, bet tad tu pasādi tur pāris gadu, saproti, ka it doesn't really tickle me. Bet atkal tas, ja vajadzēs, mēs varēsim. Kādā virzienā redzēs, bet arī jāņem vērā pēc 20 gadiem. Ja mēs turpināsim strādāt fitnesa industrijā pēc 20 gadiem, mēs jau būsim tik ļoti labi iesaknējušies industrijā, jo visi pāris nav ko tur dod daudzi. Tieši jaunībā, un tad viņi aiziet kaut ko citu darīt. Tā ir. Bet, ja tu turpini joprojām mācīties kopā ar pilnveidoties, sekot līdzi jaunumiem zinātnē, tad būt trenerim ar 30 gadu pieredzi, bet joprojām tādam izglītotam, modernam, tas ir baigais selling points. Un tad ar visi tie cilvēki, kas mums seko tagad, pēc 10-20 gadiem, arī būs tikpat veci kā mēs. So, cik tu vecs? 29. Vēl var būt dzīvos. Un tad arī tie sekotāji būs mūsu vecumā, tad pēc 10-20 gadiem, tad varbūt viņi gribēs labāk iet pie mums, nevis pie
jauni cilvēki. Bet tad nākamais atkal, ko ir prasīt, vai tu redzi, tā izaugsme tālāk. Tu vari būt treneris visu laiku, vai ne? Vai arī tā izaugsme, piemēram, šeit tas, ko tu šobrīd dari, ir tas online ļoti daudz, un tu noteikti esi no tādiem, kas sniedz savu pakalpojumu kvalitīvāk, jo ir izaicinājumi tam līdzīgi, kur visiem viss ir vienāds, jūs iedot, viņi dara, bet, piemēram, tā pieeja, kā tev un kā mēs darām abi divi, principā ir tas, ka mēs rakstam tās programmas katram atšķirīgas, savādākas, un katram ir noteikts kaut kāds skaitļi, un kas viņam ir jādara. Bet atkal tajā pašā laikā, vai tu gribētu pārcelties tikai uz to? Vai tev liekas, ka tev gribās to cilvēku kontaktu, ka tu gribi ar cilvēku tikties šeit? Ja mēs, piemēram, runātu varbūt par to naudiskajā vērtībā, kad tu pārcelies online un tu pelni to pašu, ja tu pat būtu šeit, vai tu gribētu visu pārcelt uz online un strādāt no mājām, vai tomēr nākt un tikties ar cilvēkiem klātienē? Man patīk, ka tagad man ir gan tas. Un man ir ļoti limitēts cilvēku skaits konkrētajā dienā, un tad man ir dažādas vietas, kuras esmu klātienē. Jūlijā es biju tikai online, jo klātienē es nestrādāju. Ja godīgi, tagad septembris, augusts, es jūtos tieši tāpat, kā es biju jutusies, kad jūlijā es nebiju šeit. Es nezinu, kā tas strādā. Bet labi, jūlijā es biju tā kā ļoti daudz, bet biju mājās uz divām. Un tas arī, ar laiku varbūt bišķiņ ir tā, kā ir. Tas laikam ir par to balansu, vai ne? Jā. Ka tu gribi abas lietas. Jo, ja it kā jau tā skatās no tādā biznesa viedokļa, loģiski, arī mūsu abiem tas ir bizness. Tas nav tikai tā, ka es tikai ejam un daram, tāpēc arī tās summas ir relatīvi augstākas varbūt nekā industrijā, bet tajā pašā laikā, atkal vai tikai pārcelties uz vienu vai darīt tikai otru, jo loģiski ir skaits, lai tu nezaudētu saprātu, cik tu vari notrenēt cilvēkus. Tas nav tā, ka tev ir neierobežots skaits, strādā no 6:30 līdz 12 vakarā, un tad turpini tā katru dienu. Ir īpaši, piemēram, man, es sapratu, kad pārceļoties uz privāto zāli, kad es negribu vairāk vakarus trenēt, kad es gribu vienkārši visu, kā es pabeidzu to pa dienu, es braucu mājās un visu, un es varu atslēgties no visa. Pēc kāda laika es pārslēdzu to, ka es negribu agrus rītus, un tad es nogriezu 1,5–2 stundas no rītiem, lai es varētu atkal to saprātu noturēt. Un tajā pašā laikā tad atkal tas skaits samazinās, tas cilvēku skaits, cik tu vari paņemt, samazinās, lai tu tā kā nezaudētu to saprātu un tu varētu normāli funkcionēt. Jo es uzskatu, ja es, piemēram, šajā brīdī es jūtos nedaudz tāds izdēdis, un es jūtos, ka es neesmu baigi atpūties, un es nevaru iedomāt, kā man būtu, ja es būtu vēl turpinājis 6 strādāt, un 6:30 no rīta, tad noteikti būtu bijis vēl sliktāk, kad varbūt es pat vairs nestrādātu šajā brīdī, jo man vajadzētu pagulēt mājās kādu laiku. Viena no mūsu tāda darba priekšrocībām ir, ka mēs varam mainīt lietas attiecīgi mūsu pašsajūtām. Mēs neesam piesiet pie viena konkrēta veida, un mēs paši nosakam, ko mēs gribēsim darīt nākamajā mēnesī. Ja man vispār nav nekur jābūt šodien vai vispār darba dienā, tad es saprotu, ka man tas īsti nedara, ja man grib kaut kāda struktūra. Ja man kaut kur jāiziet, un nevis tāpēc, ka es to teicu, bet tāpēc, ka man kaut kas sanāca, tas ir treniņš, privātais treniņš, tad es jūtos, ka es varu izdarīt vairāk. Ja treniņi ir pa daudz, un viņi visi ir back to back, tad es jūtu, ka es jau domāju par to, man jātrauks. Tas arī, redzi, kaut kas tāds pa vidu, man šķiet, ir ļoti labi. Jo rekur, ja tu esi tikai atkarīgs no klātienes ienākumiem, cilvēki saslimst, neatnāk, aizbrauc ceļojumā, beidzās nauda, kaut kas tāds, tad tu vienā mēnesī varbūt tik ļoti lielā caurumā nesagatavojoties, tāpēc, ka mums jāņem vērā, ka vienā mēnesī klienti visi var aiziet prom. Tas arī ir tāpēc arī mēs strādājam ar domu, ka šis ir labs mēnesis, vai uzmanība ir, vēlma ir, tad mēs to bišķi izmantojam, tāpēc, ka tev gribas atpūsties nākamdien, vai klients saslims, vai vēl kaut kas, pandēmija, nedodies, tad, mums jābūt finansiāli gataviem, mums nav kaut kāda pabalsta no darba devēja. Tad gan, es visu laiku galvā ir tāds viens ieraksts, tur bija bildes, un ir tā, ka tev nav klientu, tas bēdīgs. Tev ir pārāk daudz klientu, bēdīgs. Ir tā, ka tu reizēm, un tā kā ik pa brīdim ir tā, tu strādā, un tev pēkšņi pēdējais klients atsaka, un ir tāds, yes,
Tu tikai esi priecīgs savā ziņā, jo tu tā kā, bet tajā pašā laikā tu tikai zaudē ienākumus, bet atkal tu esi savā ziņā priecīgs, ka tu vari būt mājās, un tev atkal nav jābūt tur. Un man tas ir tāds, man tās toksiskās domas apmēram tāds, yes, nav tas cilvēks, bet tajā pašā laikā tu jau esi ieradies, un tas īstenībā jau tikai rada tādas kā zaudējumus, bet kaut kādā brīdī pat tas sāk spēlēties ar to, ka tu priecājies par to, ka tev ir kaut kāds brīvāks laiks, vai tu tāds domā, būtu forši atcelt, un tad tu vienkārši sēdi un domā, kā tik tā nebūs. Man ir tendence pārplānot. Man tendence pateikt, jā, viss cool, un tad domā, izskatās ok, diena, tā diena, kas tas ir? Tā kā, ka tu saproti, ka kur es kaut ko pēdīšu, kurā brīdī es pačurāšu, arī šis nav. Un tad viens no tādiem pēdējiem challengeiem man ir biežāk pateikt, nē, es nevaru kādu laiku trenēt, vai es nepieņemu jaunas klientus, pašlaik meklēju citus. Vai, šodien esmu ar tevi sākt to mēnesi coachingam, bet tas pēc oktobrī, kad es sākšu. Galvenais, man liekas, kā trenerim ir saprast, un vienā brīdī, ja tu ilgāku laiku esi industrijā un tu vari atļauties nospilst robežas, tāpat kā pateicu, es sāku tikai 8, un strādāju līdz 12. 24 atcelšana, visi tie noteikumi, kas pasargā tevi, tāpēc, ka tiešām šis mums nav vienkārši kā nav ko darīt, labi, patrunāšu. Nē. Šis ir kā mēs dzīvojam, šis ir kā mēs maksājam rēķinus, šis ir tas, kā mēs krājam pensijai. Pensija ir arī kaut kas, par ko jāsāk domāt mūsu vecumā. Un tad domā, tad tev jāciena tas, ko tu dari. Un tā cieņa ir tie atcelšanas noteikumi, konkrēti samaksas veidi, stingrāka nostāja. Ja tiklīdz varbūt esam par mīkstu, tad mēs sākam sev darīt pāri. Un ja mēs nerūpējamies par sevi, mēs nevaram rūpēties par saviem klientiem. Un attiecīgi, kāpēc es arī tagad sāku limitēt uz 5-6 cilvēkiem dienā maksimus, tāpēc, ka es savādāk es pārvāros galvā. Un tad tas 7. 8. cilvēks, viņš nedabūja mani. Viņš dabūja kaut kādu izsūktu manis versiju, kas pēc tam visticamāk toaletē pišķi paraudās un tad es mājās. Kam to vajag? Es tev piekrītu. Zini, kā reizēm ir tāds, tu atnāc no rīta, 1, 2, ir labi, 3, un tad vienā brīdī ir labi, tu pāriet, varbūt atpūties, tad jau sāk vienalga neatkarīgi, vai tā enerģija, viņi vienkārši, tu jau esi nedaudz izsmalts. Ja tu jau esi vispār izsmalts jau piemēram no darba, no tā, ka tev tā atpūta ir ļoti limitēta vispār, bet arī tie dienā loģiski, ka tie pēdējie klienti, kad sākās nedaudz tas, ka tev vienkārši nav vairs tā spēka. Un man liekas, ka daudziem liekas tas tik savādi. Kā, tu taču stāvi tikai, tu taču tikai runā, bet īstenībā, tu jau tiešām runā, tu to izvērto stundu. Tu tiešām visu laiku iesaisties un skaties. Tu velti uzmanību, tu psiholoģiski atbalsti, tu arī iesaisties varbūt kaut kādās tādās tu pārdzīvojumos ar cilvēkam, kur pārdzīvojam par to, kas notiek treniņā vai progresu, tad attiecīgi tu arī, tu neesi robots, tu vienkārši neesi stāvi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kādam jau varbūt tā ir, jo es esmu redzējis ar nevienu reizi zālē, kad cilvēks sēž vai treneris sēž un skatās telefonā, viņš vispār varbūt citā zāles galā ir kaut ko dara, tā ir cilvēki, kas varbūt nepievērš to uzmanību un tajā pašā laikā, tad viņi arī nejūtas varbūt tik izsmelti, jo viņi varbūt nepievērš to uzmanību. Bet tad, es nevarētu, man sirdsapziņa neļautu tā. Nē, tas ir šaubām. Nekad mūžā man ir tā, kad visi klienti, kas neies pie manis zina, kad es visu laiku staigāju apkārt. Man reizēm ir principā tā, ka man ir 20,000 soļi dienā, jo es vienkārši eju ap klientu visu laiku. Un tad, protams, kad nonāk tāds brīdis, kad bišķiņ varbūt, uz tiem pēdējiem klientiem ir tās, labi, man ir nedaudz jāapsēžās, man tā kā vairs nav tās enerģijas riņķot, bet tāpat pievērš uzmanību. Un tur ir tā lieta, kas jāsaprot, kad tu visu laiku tā kā fokusējies. Tas tāpat kā skatīties darbā visu laiku uz vienu ciparu un visu laiku to darīt, jo tu tā kā fokusējies cilvēku. Tu jau nevari aizvērt acis un kaut ko pastīties apkārt, tu skaties burtiski tas, ko tas cilvēks dara, un tev ir jāpievērš 100% uzmanība. Un tas, man liekas, arī, kas daudz kur trūkst, un cilvēki, kuri pastrādā varbūt mazāku laiku, saka nepievērš klientiem uzmanību. To es esmu pamanījis. Tu saka, sākumā esi 100% iešā, vienā brīdī tu sāc, varbūt nē, tas nekas, ka viņš jau neskatās kā klients.
Viņš nestāsta, viņš varbūt kaut kur aiziet. Nē, tas ir laiks. Tu samaksā to naudu, tam trenerim ir jābūt 100% tev visu laiku. Un tas ir, man liekas, ka cilvēkiem ir jāspēj tos treneris kaut kur staigā apkārt, vai viņš spaida telefonu vai kaut ko citu dara. It īpaši tajā brīdī, kad tu strādā, kad tu pildi vingrinājumu, tas ir pilnīgi kaut kas tāds, kas nekad nedrīkst notikt. Un varbūt tieši šeit studijā, kāpēc man ļoti patīk runāt te, ja man nav jāstraucās par nekādiem ārējiem faktoriem. Kad es esmu zālē, es domāju, ka arī tu trenē kādā publiskajā zālē, tev jāvēlt uzmanību nevis tikai uz to cilvēku, kas tev ir klients tik acu priekšā, bet jāskanē apkārtējā vide. Nes cik reizes vienkārši tik stūbas lietas darīts apkārt, un kā tu to redzi, tā kā tu skaties uz cilvēku, un tu redzi, kurš šitais džeks tagad noņem savus resnās ripas no vienas stieņa gala, un tas stieņas nav centrēts, un viņš tās visas ripas noņem, un es būtiski skatos, kā mana klienta stāv man priekšā, un aiz viņas tas stieņas vienkārši flipo, un tas stieņas iet uz viņas galvu. Ja es būtu skatījusies tikai, kurus viņas tur pānēl vai kaut kur telefonā, ja, tad es nepaspētu viņu atmest atpakaļ prom no tā stieņa. Bet tas ir alertness, tas ir šitais ten, ka tu vienmēr esi tā ponciņa recording, viņa vienmēr tur ir. Viņa vienmēr spīd, un tev jāņem vērā, ka tas paņem ļoti daudz resursus. Tāpēc arī, es atbraucu atpakaļ no Londonas un bija jāsaprot, kāda ir tā pakalpojuma maksa, un es sapratu, ka es varu šo darbu darīt kvalitatīvi, par šo konkrētu summu, un tā es arī atsījāju cilvēkus, kas nav gatavi iesaistīties tajā tik ļoti, kā es esmu gatava tajā iesaistīties. Jo man negribās cilvēkus vienkārši atnāk, kaut ko izdara ķeksiši pēc, vai tāpēc, ka ir cool, ka tev ir treneris. Gribās tāds nopietnāks cilvēks. Tas, man liekas, arī tas ir pirmais, tas, ko tu pēc sociālajā medijā liec, un tas, kā tu piesaisti kādu tipu cilvēkus, tas ir viens, ja, jo tā interesantā daļa, kas man liekas arī vēl kādam liekas, kad tikai klients ir tas, kurš izvērtē, vai viņš grib tevi kā treneri vai negrib. Īstenībā jau tā nav. Tu jau kā treneris arī vari izvēlēties, vai tu gribi trenēt atsevišķo cilvēku. Un tur jau ir tā atšķirība, ja tev, jo tā vienkārši ir cilvēki ar savādākiem kādiem raksturiem un tam līdzīgi, vienkārši nesaskan un viss. Un tad ir jāsaprot, ka varbūt vienkārši arī nav vērts vienkārši tērēt, jo tā enerģija arī, ko tu patērē ar cilvēku, kuram, piemēram, nesaskan, ir ļoti grūti, tas vēl vairāk no tevis izsūdz. Tas tāpatās, kā trenēt kaut kādu cilvēku veids. Jo, piemēram, man ir tā, ka man, jaunieši, kas ir zem 18, es netrenēju. Jo man vienkārši liekas, ka viņi izsūdz pārāk daudz no manis, un es vienkārši es nespēju funkcionēt tajā dienā, un tāpēc vienkārši to nedaru. Tāpat tās arī, tas arī noteikti vēl viena lieta, kas ir treneriem jāsaprot, ka katram ir tā sava specifika vai tā vieta, kas viņam ir jātrenē kāda tipa cilvēki. Tev nav jāņem visi. Tev nav jāņem visi, tev nāk grūtniec, un tu neko par to nezini. Un vai pēcdzemdību periodā, gan jau sakārtosies, gan es izdomāšu kaut ko. Es ātri iegūlēšu, ielikšu YouTube, kā trenēties pēcdzemdību periodā, un būšu. Tad, kad ir, piemēram, treneri ir, tā problēma būs, ja treneri būs izmisuši, vai viņam nebūs daudz klientu, viņi ņems visus, nav svarīgi turēs stāstīt, un viņai nevar būt tā kompetence, un atkal ir nosprost robežu, kur ir tava kompetence, un ir īpaši jauniem treneriem saprast, tu neesi pietiekami kompetents un būt patiesam. Un atzīties. Tu neesi gatavs trenēt cilvēkam ir plīsis menisks, ahilejs, pēcdzemdību periodā vai grūtniecības periodā. Tev ir jāatsaka cilvēkiem, par ko tev nav nekādas skaidrības un kur tu neesi izglītots. Un tas, man liekas, arī cilvēki gatavi ņemt visus. Jāsaprot, ka tev arī tomēr ir kaut kādas robežas tajā, ko tu vari trenēt un ko tu saproti. Jo arī, ja es redzu cilvēku, kas mums nesaskan, vai mums nesaskan tik labi, vai es redzu, ka viņš var dabūt šo pakalpojumu no cita, varbūt, industrijas pārstāvja vai vai viņam interesē tas treniņu veids, kurā es neesmu personīgi interesēta tik ļoti, tad, es negribu no rīta celties domājot, ka man būs jādara darbā tas, ko es negribu darīt, vai, un attiecīgi, ja es cilvēks var saņemt pakalpojumu daudz efektīvākā veidā no kāda cita, bet mēs būsim abi ieguvēji, ja
viņš ies pie kā cita, un es to stundu atdodu cilvēkam, ar kuriem es varu dabūt efektīvāk, manuprāt, darbu vai produktīvāku darbu. Un šeit tas arī ir tas iemesls, kāpēc es nebaidos ieteikt cilvēkiem citus trenerus. Nevis, ka Dievs, kā tu reklamēsi citus cilvēkus, un kā tu taču esi treneri, tu nedrīkst. Nē, es reklamēšu tos cilvēkus, par kuriem es esmu pārliecināta. Tas, ka es zinu, ka īstais cilvēks dabūs savu treneri. Un ja cilvēks varbūt negrib iet pie manis, varbūt viņš atradīs kādu citu, kuri tas iesaka, viņam būs super, viņš atradīs savu treneri. Vai cilvēks, kas grib iet pie manis, viņš gribēs iet pie manis, viņš negribēs iet pie citu. Cilvēki arī viens otru atrod, gan klients, gan treneris. Un tā arī visi dzīvo laimīgi. Nevis, es nekad nevarēšu ieteikt nevienu savu industrijas draugu, jo kā tā. Mēs visi esam sāncenši, un mēs nedrīkstam nevienam neko atdot. Tas ir pilnīgi par to, jā. Bet laikam jau tas tomēr ir par to arī ieslēdzas tā sajūta, ka tev varbūt tie cilvēki jāņem, jo tev vajag. Jā, grūti, jo tā integritāte noteikti arī ir viens ļoti svarīgs aspekts fitnesa industrijā. Es uzskatu, ka tev ir ļoti augsta arī integritāte, ka tu nesadarbojies vai nereklamē produktus no uzņēmumiem, kas tev vienkārši neinteresē, vai kurus tu nelieto, un kurus neieteikti citiem. Vai arī, ja tu esi, tad tu saproti, ja tev kaut kas mainās, tu pārtrauc sadarbības un tam līdzīgi, ka tu vienkārši nedari tās lietas, kas varbūt ietekmē to tavu integritāti. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, kad tu nepārdodies. Ja, kad tu vari būt neitrāls un tu vari pateikt tiešām, kā ir. Nevis tas produkts, viņš man reklamē, tāpēc viņš man dod naudu, tāpēc man viņš jāreklamē. Vai ja viņam ir atsaukt dāvanu, man uzreiz jārāda. Tas, man liekas, ar tik smieklīgi. Uzreiz, kā atnāk dāvana, tev varbūt kādam jārāda. Kaut vai tu galīgi neinteresē tas produkts, un viņš pat vispār neatbilst savām vērtībām. Tas ir... Varbūt man tā ir, tāpēc, ka man netrūks darba. Un es varbūt es runātu savādāk, ja man darba trūktu. Tas ir tāds... Tas ir par to, ko es teicu, ka citiem treneriem noteikti ir tā, viņi ir gatavi varbūt riskēt ar cilvēku, jo tajā pašā laikā viņiem nav tā darba, un viņiem vajag to klientu. Jā, tas ir, bet tas atkal, tas ir tāds, gan drīz vai līgāk, ka tu sniedz kaut kādu Hipokrata zvērestu, ja, ka tu nedarīsi to nelegālas lietas, tas atkal tajā pašā laikā, ja tu nejūties kompetents vispār tajā, sfērā, to nodarīt pār cilvēkam. Jā. Fitness un tā trenēšana jau tomēr īstenībā ir kaut kas tāds, kur tu vari nodarīt slinkt cilvēkam. Ļoti uzmanīgam. Šeit arī, pēc pieredzes Londonā, es saprotu, cik viegli ir Latvijā būt par treneri vai kļūt par treneri. Tikt zālē strādāt, jo, piemēram, Londonā man bija jābūt apdrošinātāji, kā trenerē par 2 miljoniem gadā, un šķiet līdz 6 kaut kas tāds. Ja kas notiek zālē, manā uzraudzībā zālē, es esmu apdrošināta zāle, kurā es strādāju ar apdrošinātu, lai klients nevarētu iesūdzēt tiesā kādu mani vai treneru zāli. Man ir jābūt kvalificētāji dot pirmo medicīnisko palīdzību. Un tas certifikāts ir katrus 2 gadus ir jārefrešo. Un šitās lietas, kas ir obligātas. Tas nav tā kā, kaut kāda zāle to prasa visas zāles. Bet tikai tavu papīru. Bet arī, lai tu esi apdrošināts, lai tu esi certificēts dot palīdzību. Visas šīs lietas. Tā ir? Papīrs. Viss. Nekas tas nav nepieciešams. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Tas nezinu. Tas ir viegli, bet... Jā, teorētiski tas ir viegli būt certificētam trenerim, kas ir tas labais termins certificēts. Es neesmu vienkāršais treneris, bet es certificēts treneris, vai ne? Protams, ka tas arī, tas eksāmens, viņš ir super vienkārši. Tie jautājumi ir ļoti maz. Viņi pabeidzīs pāris minūtēs, un tu iegūsti to savu certifikātu, un tu vari doties trenēt uz pirmo zāli pirmajā dienā, kā certifikāts ir rokā. Ir daudz zāles, kur tu vienkārši aizsūti, ka tu gribi būt treneris, viņi nepārbauda. Viņi pārbauda tikai to, ka tev ir certifikāts, tu esi reģistrā, tu nāc strādāt. Ja? Ir kaut kādas zāles, kuras izvērtē, kā MyFitness, tu aizsūti, un tur ir kaut kāds noteikts treneru daudzums, cik tur strādā. Bet citās zālēs, kā piemēram Lemon Gymā, tu principā vienkārši aizsūti, un tu būsi tur. Un tur ir oficiāli iet un trenēt. Tu samaksā relatīvi mazu naudu arī par to,
un tu vari iet, un tevi var atrast tajā visā garajā sarakstā, un cilvēks var izvēlēties. Ja, protams, tas jau atkarīgs no cilvēka, viņš vienkārši ņem sarakstā, kur foršs vārds tas ņemšu, un tu ej painteresējies, ja? Jo, atkal, kur tu vari iegūt informāciju, tikai sociālās mēdīs, tu iegūt informāciju par cilvēku, ko viņš stāsta tikai tur. Un savā ziņā jau, klients jau pats laikam ir vainīgs. Ja viņš tā kā neveic nekādu izpēti par to, pie kā viņš iet, ja, un kaut kas notiek vai tam līdzīgi, tu jau vienmēr vari tomēr meklēt. Tad jau ir tā otrā puse, jo cik mums ir daudzums, ko mēs varam darīt, vai ne? Mums jau ir tā limitācija, ja? Un ir īpaši, piemēram, ja šobrīd ir tā, ka tev ir ilgtermiņa klienti, kuri visu laiku nāk, nav jau to vietu. Kā nav jau pat kur ielikt. Vienkārši viss ir principā pilns, un ja te cilvēki nāk jau gadu, 2, 3, principā, tev tā vieta neatbrīvojas nekad. Viņa atbrīvojas tā, kad kāds saslims, bet ne jau kāds nāks. Viens treniņš, 2 treniņi, es jau nāku. Viņš ir atvaļinājumā. Tas nākamreiz, kad saslims. Jā, reiz. 2 dienas atvaļinājumā, un es nāku. Jā, tā jau ir, kā ar tiem treneriem jau ir tā, ka tā pieejamība ir vienkārši atkal maza. Bet, tas ir, protams, arī. Tas viss ir tik tāds, tas temats ir tik sarežģīts, vai ne, lai saprastu atkal to, pie kā iet un kā iet. Bet vēl paturpinot par tām lietām, kas tev prasīja par to, vai tu varētu online tikai strādāt, vai tu varētu iet klātienē, bet tev, piemēram, ir bijis tā doma, ka, kas ir nākamais solis? Kas ir nākamais solis? Ko tu varētu darīt teorētiski no biznesa viedokļa, lai taisītu vairāk naudas, bet lai nebūtu tas resurs no sevis jāpaņem, lai turētu resursus, bet tu pelnītu vairāk naudas? Neskaitot faktu, kad tu prasi vairāk naudas no klientiem, bet, pieņemsim, jā, ka tu, piemēram, vadītu tur kaut kādas seminārus, ietu kaut kur mācīt vai tam līdzīgi. Varbūt kaut kādas pasākumu dienas cilvēkiem vai pār citiem treneriem, topošiem treneriem, kaut kas tāds ir lauciņš, kas varbūt nākotnē kaut kādi ir izklaustāms. Bet cik skatos, tagad, tad, kad arī kolēģi ierunājās par kaut kādu tādu pasīvu ienākumu, tas pārsvarā ir kaut kāds produkts vai programma, kas tiek izveidota varbūt tādā veidā vairāk kā masveida patēriņam. Un šeit ir tas, par ko es aizdomājos, ka tas skan varbūt labi, un tas varētu būt forši strādāt mazāk un pelnīt vairāk no tā, kas nāk papildus tam, ko es jau daru. Bet tur jau vajadzētu būt diezgan tādam labam balansim starp kvalitāti un cenu. Un pārsvarā tādas masveida programmas uztaisīt kvalitatīvi grūti. Vai tā kā noprezentēt, viņas arī diezgan grūti. Bet var daudz naudas nopelnīt. Tev daudz sakotāju, kā tu uztaisi vienu un viss. Vai tas tomēr atkal ir tas integritātes jautājums, vai ne? Tas ir tavs vārds, tavs imidžs. Tieši tā, un es domāju, es zinu pāris virzienus, kuros es gribētu iet, bet, lai man to saliktu pietiekami labā kvalitātē, man vajag atteikties no tik daudz darba. Ka ir tas jautājums par to, ka man uz kādu brīdi būs jāstrādā mazāk un jāpelna mazāk, lai es potenciāli varētu pelnīt vairāk pēc tam no tā, ko es uztaisu. Bet varbūt pagaidām tas jautājums nav tik akūts man, ka es tiešām izvērtāju to, saplānoju to laiku, kad es tiešām piesēdīšos un sākušu par to prātot un domāt. Vispār plānots, ka es jūlijā, kad es neesmu klāties treniņos, tad es tur visu kaut ko izdarīšu. Ko es neizdarīju? Pagulēju līvērā. Es vienkārši neko nedarīju. Tas bija ļoti svētīgi. Bet, uzbliest kaut ko 2 dienās, uzlikt savu vārdu, noreklamēt kā kaut ko, kas maina dzīves un kas ir secret noslēpums, secret atslēga visām dzīves problēmām. To jau var, bet tas nav īsti. Tas man šķiet ļoti pretīgi. Tad, ja es tev uzdotu jautājumu, ko tu domā par Latvijas fitnesa izaicinājumiem? Zin kā man
pārsvarā man šķiet, ka tas ir kaut kas, ko cilvēkiem nevajag. Man tas ir kaut kas, kas varbūt tev iedod to kaut kādu motivācijas būstu, vai tas, kas tev varbūt ievada lietās, bet visbiežāk tas atstāja kaut kādas tādas, ar kurām pēc tam jāstrādā. Jo ļoti bieži vien cilvēki, kas kādiem izaicinājumiem projekts viņiem nāk pie uz individuālu palīdzību, un tur ir problēmas, kuras bija kaut kādu izaicinājumu izraisīts. Nu jā, tur jau ir tā lieta, kad mēs skatāmies tieši par to, ko tie fitnesa izaicinājumi arī dod un sniedz. Beigās jau ir tā, ka viņi vienkārši tevi ievirza kaut kādās lietās, un varbūt tas ir sākums. Tā ir problēma varbūt ir tajā, kad viņi nav pilnībā atklāti. Jo, zin kā, dažreiz tā kā tas izaicinājumu mērķis vai kur tagad mēs trenēsimies 4 reizes 5 reizes nedēļā, ēdīsim, 1400 kalorijas, ar kur izaicinājums uz 2 mēnešiem, mēs to varam izdarīt. Cilvēks neko nav darījis. Kādu laiku ēdis, nesaprotam kā. Tad iesaistamies izaicinājumā. Mums ir tā kā sajūta, ka mēs neesam vienas. Un mēs esam tā kā bariņā, kas dara visu to pašu. Tas šķiet, ka man jau tad arī jāturās līdzi. Mēs zinām, ka tas tikai uz 2 mēnešiem, un 2 mēnešus mums tur izturēt. Un tad, mums ir baigi rezultāti. Protams, ka mums ir rezultāti, neko nedarīšu, tā es sācu iet 5 reizes nedēļā uz zāli darīt. Tu jebko tu tur darīsi, ja tu 5 reizes nedēļā vienalga kāda programma, tev būs labi rezultāti, tāpēc, ka tu vienkārši aizgājuši no 0 uz 5 reizes nedēļā. Ko tu gaidi? Protams, ka kaut kas būs. Tad tu vēl kaut kāds mobiltu liels pēdi, kaut ko nepēdi, kā čipšus, tu pēdi vēl kaut papildus dārziņu volva. Kas vislabākais ir uzlikt 1200 kalorijas un rezultāti būs 100%. Jā, un tad pēc 2 mēnešiem projekts beidzās, un mēs saprotam, mēs jau kādam pirmā mēneša beigās saprotam, ka mēs tā ilgi nevaram turpināt, un tas nav vispār ilgtermiņa risinājums, un tas nav uzturams, un tas vispār ir grūti. Neobjektīvi grūti. Un tad 2. mēneša beigās projekts beidzas, un tad ko tagad? Bet tas ir tāds muļķa drošs risinājums. Tātad 2 mēnešos ir dabūt to progresa. Mēs ļoti labi zinām, ja kaut kādas maz kalorijas, daudz sports. Es teiktu par daudz. 5 reizes nedēļā cilvēkam, kurš tikko sācis, vienkārši pilnīgi neadekvāti vienalga. Vai tā ir stunda, tas ir vienkārši no tā arī resurss. Tas no tevis paņem to resursu, ka tev ir jāiet uz zāli un jātrenējās. Ja? Tam jau cilvēkam, kas jau varbūt kam patīk 5 reizes nedēļā doties uz zāli, ne jau tikai strādāt zālē 5 stundu, tev ir jānonāk līdz viņai. Tev ir jāiet no dušā, tas paņem no tavas dienas tik daudz, paņem no tevis to resursu, arī to domāt par to, ka tev ir jāiet uz to zāli. Un, protams, tas progress būs, bet kas notiek pēc 2 mēnešiem? Tu redzi to mērķis sasniegts un viss, un tu vairs nespēji uzturēt to, tu atgūsti visu svaru. Tu nemāki. Tev vairs negribās sportot, tev riebjas sports beigās, un tu vienkārši, bet tu jau uztaisi to bildi beigās, aizsūti, tu priecājies, un vienkārši sākās hormoni, sāk atkal darīt savas lietas un viss, un tad arī tur to, ko cilvēki nesaprot, kad problēma jau rodas tikai pēc tam. Tā problēma tajos izaicinājumos ir pēc, kad tu vienkārši aizēji. Un tādam cilvēkam, kas taisa izaicinājumu, ir tā, kur bija programma, tu viņas viss strādā. Tas, ko tu dari pēc tam, tev jau nav tā atbalsta. Tev ir vajadzīgs atbalsts pēc tam, kā noturēt to svaru. Jo, tas lielās kaloriju pārvērtības un tam līdzīgi, un lielā sportošana, tieši kā tu saki, nav iespējams negūt rezultātu. Rezultāts būs, bet tas vienkārši nav fiziski noturams. Arī kaut kā augsta līmeņa sportistiem, viņi arī nevar visu laiku tikai bliest. Vienā brīdī, kas notiek sportā, tu salūsti. Burtiski ķermenis vienkārši nespēja vairāk izturēt. Un arī tavs ķermenis nespēja tur izturēt uzreiz daudz. Mans ķermenis neizturētu. Tie 2 mēneši ir tas limits, vai ne? Jā. Un tad mēs sākam asociēt, ka vienīgais variants ir trenēties tās 5 reizes nedēļā. Jo, ja tu netrenēsi tās 5 reizes, tad tu vispār ko dari? Nebūs rezultāts. Jā. Un ja tu tās 1400 kalorijas, ja tu nepieturies pie tā plāna, vai kas tur ir, tad viss ir zaudēts. Un ir kaut kāds tāds black and white uzreiz tā domāšana, un
baigā spriedze, baigais tāds viss vai nekas, 5 reizes nedēļā vai 0, 1400 kalorijas, 1200 kalorijas vai izēšanās. Un tad, kur mēs tiekam pēc tā? Un kas ir vislabākais tādos projektos? Loģiski, viņi ļoti labi strādā, bet ja mēs taisīsim projektu pusgadu, un mēs iemācīsimies to, varbūt kādams uzrunās, bet paiet mēnesi, 2, nav tā rezultāta, kā bija varbūt tajā izaicinājumā. Un tas sāc domāt, vai tas treneris tevi beigās čakarē, ne? Un viņš melo, kāpēc man tik ilgu laiku ir jādara tas, kāpēc man tik ilgu laiku ir jāsaprot. Jo tas, kā man patīk, kā tu nesen bija ielikusi, es biju dažas dienas atpakaļ, kad rakstīju par to trenēšanu, konsultēšanu un uztura plānu veidošanu, treniņu plānu un rakstīšanu. Tā jau var ir, tev vajag cilvēkam, manuprāt, tev ir viņš jākonsultē, kā pareizi ēst, nevis vienkārši uzmet uz lapas plānu, tu ēdīsi šādi. Tas tā nestrādā. Ja? Priekš manis noteikti nestrādā, un daudziem cilvēkiem nevar vienkārši uzrakstīt pēkšņi ēdienas, ko tu nekad neēdi. Tev vajag viņam palīdzēt saprast, kāpēc viņam ir kaut kas jāmaina, kā apmainīt, ko ielikt citu, bet ne jau tā, ka tu maini visu krasi un pēkšņi, nezinu, tu ēdīsi brokoļus un tev garšos. Ja tev negaršo brokoļus, tev nav viņš jāēd. Ja tu nopērci uzturu plānu vai tu nopērci kādu uzturu izaicinājumu, tad viss, ko tu iemācies, ir sekot tam uzturu plānam. Tu neiemācies ēst. Tu neiemācies veselīgus paradumus, tu iemācies vienkārši sekot līdzi, kas ir rakstīts. Tev pat vēl jādomā, reku tas, tu vēl barborā uzsūti, viņš atnāk un viss. Tā tas arī notiek, un tad, zin kā, viss jau izskatās smuki, bet patiesībā tam apakšā ir lielākas problēmas, un tas varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc pēdējā laikā es jūtu, ka es esmu drīzāk, tā kā man nepatīk kaut kāds pirms un pēc bildes internetā. Tādas ķermeņa tur. Tas arī, man liekas, ir balans, vai ne, starp to, kas ir un kā tu pasniedz to? Viennozīmīgi, jā, bet vienkārši pliks pirms un pēc bildes, man šķiet, tas tik ļoti, jebkurš var likt cilvēkam novājēt un iedot kaut kādu mazkaloriju plānu. Tu domā tieši izaicinājumā? Jā, domāju, vispārīgi. Izaicinājumā, jā. Pilnīgi piekrīt. Tev nav jābūt zinošam trenerim, lai tu uzsēdinātu cilvēku uz 1200 kalorijām kaut kādu traku treniņu režīmu. Tev nav jābūt zinošam, lai to izdarītu. Tas ir diezgan vienkārši. Tas tā kā, tev ir tās pirms un pēc bildes, kur ir slaidāks viduklis un bišķi lielāks dibens, tāpēc, ka proporcionāli pret vidukli viņš ir tās lielāks. Viņš ir bišķi tvirtāks, tāpēc, ka pataisīja pāris hiprastus. Bet tas ļoti daudz, ko var nepateikt par to, kas patiesībā notiek, ko tu esi darījusi, kādās problēmās cilvēks ir iedzīvojies, kādas problēmas cilvēkam būs pēc tam, kad viņš iespējams ir igēnos to visu svaru, kas tika upurēts, kāds mentālais stāvoklis tagad ir tam cilvēkam, tur es uzādēju 5 kg, bet tu jūties kā, nezinu, tepiņš, kāda jēga no tā, es atvainojos. Tev jābūt priecīgam. Jābūt balansam, tev jāpatīk dzīvē, tev jāizbauda dzīve, tev gribās viņu dzīvot, nevis vai ne, sēdēt un domāt, vakarā man ir 5 brokoļi un 1 burkāns, un tā tikai dzīvot, un iedomājas, man ir daudz, viss kaut kas, es varu iest un ir forši. Jā, šī skaistā temata mēs arī pabeigsim. Paldies, Ānai, ka ieradās. Man prieks, ka mēs varējām par visu kaut ko parunāt. Es domāju, mums ir vēl tik daudz ko runāt īstenībā, un mēs noteikti tiksimies un izrunāsim daudz dažādas tēmas. Bet jā, paldies tev, ka ieradies, un tad jau mēs tiksimies nākamajā. Labi.